Labdien! Labdien visiem, kuri ir pieslēgušies. Sveika, Ieva! Mani sauc Elīna Harčenko, esmu komunikācijas speciāliste, un šodien mēs ar Ievu tiekamies šajā LinkedIn live sarunā, lai runātu par pārmaiņu komunikāciju. Un, ja vēl precīzāk, tad ar ko vispār sākt, kad runa ir par pārmaiņu komunikāciju. Ķersimies, es domāju, uzreiz pie lietas. Ieva, varbūt nedaudz pastāst par sevi, par to, kas tev šobrīd aktuāli, un arī par to, kāpēc tad tieši šī tēma mums šodien ir mūsu sarunai izvēlēta. Jā, labdien visi, kas ir pieslēgušies. Paldies par to, ka jūs veltat laiku šai tēmai šodien. Es esmu Ieva Zaumane, iekšējās komunikācijas stratēģe, konsultante. Manā dienas kārtībā ir darbs ar klientiem. Es palīdzu vadītājiem veidot gan iekšējās komunikācijas stratēģijas, gan pārmaiņu komunikācijas stratēģijas, gan vienkārši mentorēju iekšējās komunikācijas cilvēkus, kā labāk vadīt šo procesu uzņēmumā. Un es arī vadu dažādas komandas pasākumus. Ja runājam par to, kas ir šī brīža aktualitātes, tad manā dzīvē tādas ir 3. Pirmā ir saistīta ar manu doktora disertāciju, kas man ir jānodod jau pirmdien. Tā kā tas ir tāds mega projekts, kas tūlīt noslēdzas. Otrā aktualitāte ir tāda, ka es daļai atgriežos no bērnu kopšanas atvaļinājumu, un trešā ir saistīta ar otro, ka šo te atgriešanos es nosvinu ar to, ka oktobrī es palaižu tiešsaistes kursu iekšējās komunikācijas stratēģi 2.0. Tieši šobrīd formējās grupa, un līdz ar to tad, darba pilns rokas. Runājot par jautājumu, kāpēc mēs šodien tiekamies tieši saistībā ar pārmaiņu komunikācijas tēmu, tad jāsaka tā, ka es joprojām savā praksē un arī pētījumos redzu, ka Latvijā pārmaiņu komunikācija ir neapgūtā teritorija. Un tas, ko es redzu tieši no pētījumiem, ko mēs ar kolēģiem veicām vēl šī gada sākumā, ka tieši pārmaiņu komunikācija ir nenovērtētā sadaļa pārmaiņu laikā. Un tie rezultāti, ko mēs saņēmām, bija diezgan šokējoši no tā viedokļa, ka bija jāsecina vai jākonstatē, ka pārmaiņu komunikācija plāno tikai maza daļiņa respondentu uzņēmumu. Tur bija aptuveni kā 9%. Manuprāt, ka tas ir neiedomājams cipars priekš tā, ka pārmaiņas ir stāsts par biznesa case un par to, ka vai mēs sasniedzam savus strateģiskos mērķus vai nē. Un otra lieta, ka aptuveni 90%, ja es tagad nekļūdos, manuprāt, tie bija 90%, diezgan skaļš cipars, respondenti bija teikuši, ka vadība pārmaiņas sāk komunicēt tad, kad viss jau ir izlēmts. Respektīvi, rīt sāks ieviešana, un mēs tad laižam vaļā. Un šie pētījumi rezultāti no vienas puses, un no otras puses mana prakse, kur pēdējos gadus esmu ļoti daudz vadījusi seminārus pārmaiņu vadībā komunikācijā, un tur vienmēr aktuālais jautājums, kas nāk no vadītāja puses, ir: Ieva, ko darīt ar tiem darbiniekiem, kuri pretojās? Kā panākt, lai darbinieki nepretojās? Ko darīt ar tiem opozicionāriem, pretiniekiem, kas mēģina dažādos veidos likt šķēršus pārmaiņām? Tad, lūk, te arī ir atbildes jautājumu, kāpēc mēs šodien tiekamies. No vienas puses darbinieki, kuri saka, hei, vadība ar mums komunicē pēdējā brīdī, un no otras puses vadītāji, kuri saka, hei, mums ir problēmas, mums cilvēki pretojās. Tad te arī mums ir par ko parunāt. Pirms mēs turpinām, es gribu piebilst, ka, ja skatītājiem ir kādi jautājumi, droši rakstiet tos komentāros, un mēs tad redzēsim un sarunas laikā arī varēsim tās apspriest ar Ievu. Ieva, varbūt sākam ar to, kā tu definētu pārmaiņas, jo man šķiet, ka ļoti daudz tiek runāts par pārmaiņām, pārmaiņu komunikācija, bet iespējams dažreiz uzņēmumi līdz galam nesaprot, ka tas, ko viņi plāno darīt, ka tas tā kā definējās kā pārmaiņas. Jā, vispirms tādā vispārīgā kontekstā runājot, pārmaiņas ir jebkura situācija,
kurā mēs vēlamies nonākt, nokļūt no esošā stāvokļa uz nākotnes stāvokli. Tātad, ja vadītājs vēlas cilvēkus aizvest no šodienas stāvokļa uz citu stāvokli, tad tas ir stāsts par pārmaiņām. To problemātiku, ko es redzu attiecībā uz pārmaiņu objektu kā tādu, ir, ka vadītāju fokus organizācijās ir uz pašu procesu, uz to, kādu mēs sistēmu ieviesīsim, kādu mēs pieeju ieviesīsim, kādu mēs praksi vai modeli biznesa vai vēl kaut ko, aizmirstot, ka pārmaiņas nav par to, kurā datumā mēs palaidīsim jauno IT sistēmu. Pārmaiņas ir par to, kurā brīdī, cik ātri mums izdosies cilvēks pārliecināt šo sistēmu, sākt izmantot, lietot viņu jēgpilni tā, lai tam ir pozitīvs impulss biznesa vai organizācijas darbībai. Un runājot par to, cik atšķirīgas var būt pārmaiņas, pārmaiņām nav jābūt fundamentālām, lai iedarbinātu pārmaiņu komunikāciju vai pārmaiņu vadīšanas plānu. Protams, ka stāsts ir par to, cik liels mērogs ir vienai vai otrai, bet pārmaiņas var būt, piemēram, viens case pirms vairākiem gadiem, kur uzņēmums bija nolēms pamainīt darba laiku 30 minūtes sākt vēlāk, domājot, ka cilvēki būs ļoti priecīgi, ka var 30 minūtes vēlāk nākt uz darbu. Lietojot, toreiz vienkārši sakrita, ka viņu pārmaiņas bija kopā ar manu jauno instrumentu sarunu par pārmaiņām, un es devu viņiem testēt šo te instrumentu, un vadītāji teica, es uzzināju, ka 30 minūšu vēlāks stāsts ir patiesībā sarežģījumi darbiniekiem, un tad mums nācās diskutēt par to. Tātad darba laika maiņa, jauns vadītājs, jauns kolēģis, jauna kultūra, atvienošanās, savienošanās, pārcelšanās uz jaunām telpām, arī jauna stratēģija. Tad, kad uzņēmuma vadītājs nāk ar paziņojumu, kur mums ir jauna stratēģija, arī tās ir pārmaiņas, jaunas vērtības ir pārmaiņas. Kaut kāds, jauns, kaut vai maziņš kaut kas komandā maina vajadzību kaut ko, respektīvi, kas prasa vajadzību mainīt uzvedību vai attieksmi no darbiniekiem, tās ir pārmaiņas. Un tas paradoxālākais ir tāds, no 90. gadiem jau figurē šis te bet cipars figurē. Un es domāju, daudz to ir dzirdējuši, ka 70% pārmaiņas pamatā izgāžās. Ja? Un pētījumi liecina ko? Un arī praksa, ka ne jau izgāžas tāpēc, ka kāda IT sistēma nav ieviesta, vai izgāzās tāpēc, ka, piemēram, juristi nemācēja sastādīt labu apvienošanās līgumu. Nē, izgāzās tāpēc, ka izgāzās komunikācija pārmaiņu laikā, un tāpēc arī pārmaiņas nevarēja notikt, vai iegrieza, piemēram, krīžu situāciju, kurā vispār viss aizgāja galīgi ne tajā virzienā, kurā bija plānots. Tā kā jā, tāpēc šī pārmaiņu komunikācija un pārmaiņas var būt ļoti dažādas, un tāpēc ir svarīgi saprast, kura pieeja, kurās pārmaiņās ir jāliek lietā. Un ar ko tad sākt? Jo jā, tu ļoti skaidri pamatoja, kāpēc pārmaiņu komunikācija ir nozīme, kāpēc tik ļoti jāpievērš tam uzmanība, bet kā tad organizācijām izvairīties no tām situācijām, kad tiešām atnāk pie darbinieka un sāk, rīt mēs darīsim šādi un šādi, kā sākt ieviest to labo praksi? Jā, manuprāt, ka varbūt, ka tad es sākšu ar tām galvenajām kļūdām, kuras parasti pieļauju, lai tad aizvestu pie tā svarīgākajiem tiem punktiem. Manuprāt, tas galvenais ir, ka vadība vai tie, kur ir atbildīgi par pārmaiņu ieviešanu, bieži vien paši nenonāk pie sapratnes par to, kāpēc mums šīs pārmaiņas ir vajadzīgas, kāds ir pārmaiņu reālais nolūks mērķis, un kā tas ietekmēs cilvēkus. Parasti, tas, ko es vienkārši redzu bieži vien no ārpuses skatoties, ka fokusā ir, kā mēs ieviesīsim to, ko mēs esam izdomājuši,
bet aizmirstam par to, ka patiesībā atslēga ir cilvēkos, kuri to darīs. Un līdz ar to šitas te kaut kur vienkārši pazūd tajā visā stāstā. Jautājums vēl, protams, ir par to, kā vadītājiem ieraudzīt pirmkārt to pārmaiņu jēgu, un tur pirms vispār sākt to pārmaiņu komunikācijas stāstu, mums ir pašiem jātiek skaidrībā. Tātad, kāpēc mums vajag, kāds ir mērķis, kādi varētu būt šķēršļi, kādi varētu būt riski, kādas varētu būt iespējas, kas notiks, ja mēs paliksim tur, kur esam un nemainīsimies. Kā mēs to procesu visu iekustināsim, kādu sistēmu tad īsti mēs te ieviesīsim, vai kur mēs pārcelsimies, vai ko mēs darīsim, nonākt līdz pārmaiņu vadības plānam. Pirms domāt par komunikācijas procesu, nonākt pie lielajiem atslēgas jautājumiem un atbildēm par to, kas tad ir mūsu pārmaiņu objekts. Un tad, kad mums tas ir skaidrs, tad mēs varam sākt diskutēt par to, kāda veida komunikācija mums palīdzēs cilvēkus ievilkt šajā stāstā iekšā, kas palīdzēs cilvēkiem būt mierīgiem vai iedvesmotiem vai iesaistītiem vai vēl kādiem, kas ir tas. Un tāpēc viss pārmaiņu komunikācijas stāsta sākums ir par stratēģisku pieeju un plānošanu. Respektīvi, ja mēs zinām, ka pēc 3 mēnešiem mums kaut kas ir jāievieš, vai mums ir jāuzsāk kaut kas, tad šos 3 mēnešus nevis meditēt par tēmu, bet sākt plānot, sākt likt stratēģiju kopā un saprast soli pa solim, kādi iekšējie stakeholderi mums šeit ir iesaistīti, uz kuriem tas attieksies visvairāk, kādi ir šo cilvēku problēmu jautājumi, kādas varētu būt viņu bažas, kur varētu būt kaut kādi iekritieni, kādi varētu būt riski. Un šeit ir vēl viena lieta, kur ir tā lielā kļūda. Viens ir, ka sāk par vēlu komunicēt, bet otrs ir, ka vadītāji neklausās tajos saucamajos oponentos. Un tajā analīzes fāzē, pirms mēs liekam kopā stratēģiju, tātad ir analīzes fāze, kurā mēs patiešām saprotam to iekšējo vidi, cik tā ir gatava mainīties. Iespējams, mums ir jāpavērtē sava kultūra, iespējams, mums jāpavērtē savu sistēmu, iespējams, mums ir jāpavērtē savas vērtības, vai varbūt kaut kādi iekšēji uzstādījumi, varbūt cilvēku pieredzes, bet ir jāklausās tais saucamajos kritiķos, kurus mēs esam nodefinējuši kā kritiķus, kuri mums traucē ievest pārmaiņas. Bet ticiet vai nē, mana pieredze rāda, ka tur, tajos kritiķos, slēpjās apslēptās spērles, kuras mums ļauj ieraudzīt iespējamos riskus. Respektīvi, pārmaiņas nevar veiksmīgi notikt, ja mēs viņas būvējam tikai uz sabiedrotajiem, laimīgajiem, priecīgajiem, kuriem patīk pārmaiņas, kur ir gatavi iet dejeb uz kurieni, ka tikai kaut kur doties. Ja? Nē, pārmaiņas virza arī šie te oponenti, jo viņi palīdz ieraudzīt uz to, ko vadība iespējams negrib redzēt. Bet, lai pārmaiņas būtu veiksmīgas, uz to noteikti ir jāpaskatās. Tāpēc šis analīzes posms, kurā mēs iedodam vietu dažādām balsīm, ir tas, kas mums ir tas galvenais, kas palīdz pēc tam veidot stratēģiju. Jo ko ietver stratēģija? Nākamais solis, kad mums ir jāķerās klāt plānošanai, mums ir jāsaprot tātad, kuri mums ir atslēgas cilvēki, kas viņu bažas, ar kādu vēstījumu mēs varam šīs bažas nosekt, kā mēs viņus varam nomierināt vai kā mēs viņiem varam viņus pārliecināt, ka tomēr ir savādāk nekā viņi ir iztēlojušies. Un gal galā, kas būs tās runas personas? Kuri tad būs tie atslēgas cilvēki, kur šīs pārmaiņas komunicēs? Jo tas, ko esmu vēl novērojusi, ir vēl viena problēma, ka vadītāji, kurus es saucu par pārmaiņu sponsoriem, kas ir lielie vadītāji, ja, kuri pasūta pārmaiņas, dīvainā kārtā viņi kaut kādā brīdī pazūd no komunikācijas telpas, kad sākās pārmaiņu komunikācija.
Un tā ir viena no lielākajām kļūdām, tāpēc, ka ticamības moments pārmaiņām pazūd kopā ar sponsoru. Un tad būtībā tas sponsors iemet to pārmaiņu projektu vadītāju tādās neforšās kurpēs, kurās atstāja ar visu to milzu ziloni istabā un saka, tiec tagad galā. Es tev iedevu mandātu, es tev iedevu deliģējumu, tu vari ar to tik galā, bet pārmaiņu projektu vadītājs viņas nevar. Un tāpēc šajās stratēģijās ir jāliek iekšā šie te pārmaiņu komunikācijas atslēgas cilvēkiem. Jā, es iedošu tev iespēju kaut ko pateikt pa video, man liekas, ka es esmu aizrunājusies. Jā, tas jautājums, kas man radies, tas, kā tu stāsti, kā tam procesam ir jānotiek, tas nozīmē, ka arī tajā pārmaiņu plānošanas posmā tai komandai, kas par to domā, ir jābūt visticamāk daudz plašākai nekā tas īstenībā ir. Respektīvi, lai saprastu visas tās bažas, visus tos kritiķus, atbalstītājus, tas nevar būt viens uzņēmuma vadītājs, kurš, nezinu, runā ar savu finanšu direktoru un saka, klau, mums vajag šito ieviest, darām. Kā tu redzi to ideālo komandu, ar kuru vispār sākt par to domāt? Jo man šķiet, arī šī varētu būt tā viena no kļūdām, ka vispār jau sāk par tām pārmaiņām domāt ļoti šaurā lokā, kas uzreiz uzliek kaut kādus šķēršļus, lai redzētu to bildi lielāku, un pēc tam tad nāk pārsteigumi. Darbinieki izrādās ne tā norēģēja, kā mēs gribējām. Šis ir ļoti, ļoti labs jautājums. Man pat ir viens praktisks piemērs no dzīves, kur pirms milzīgām pārmaiņām uzņēmumā, pāris mēnešus pirms šīm pārmaiņām, transformatīvām pārmaiņām, tiešām mega pārmaiņām, uzņēmuma vadītājs pieņēma darbā šo pārmaiņu projektu vadītāju. Cilvēku, kurš šīs milzīgās pārmaiņas vadīs, komunicēs, virzīs uzņēmumu tātad uz veiksmi. Un būtībā, ko viņš izdarīja? Viņš to cilvēku pamet zem tanka, jo ir skaidrs, ka pirmkārt ienākot 2 mēnešus pirms lielā, milzīgā organizācijā ar konkrētu sistēmu, kura ir jātransformē, tur jau ir problēma, jo cilvēks nav vienkārši kontekstuāli. Viņam nav konteksta, lai viņš varētu transformēt. Un otrs, tad, kad viņu atstāja vienu, tad viņam laukumu faktiski vispār nav. Un tāpēc tas, ko tu jautā, ir kā saka, make sense, jo pārmaiņu vadības grupā ir jābūt kā minimums visai vadībai. Ja tā ir valde, tad visa valde. Ja tas ir uzņēmuma vadītājs un piemēram, departamenta direktora atslēgas, tad tie ir viņi, kas ir tur iekšā. Un plus ir personāla vadītājs, plus ir komunikācijas vai mārketinga cilvēks atkarībā no tā, kāda ir uzņēmuma struktūra. Atkarībā no pārmaiņām tur noteikti ir IT cilvēks klāt kā minimums. Respektīvi, tie atslēgas cilvēki, kuri veido šo te organizācijas strateģisko kontekstu. Viņiem visiem tur ir jābūt. Un jā, var pieņemt, un iespējams, ka tas lielā mērā atvieglo vadītāju dzīvi, ka ir šis te pārmaiņu vadītājs, kurš tā kā liek kopā to bildi, un viņam ir tas konteksts, viņam ir skaidrs, kur kas sekos, kādiem soļiem ir jābūt, bet viņš ir tas, kurš vada pārējos. Viņš vada šo te vadības grupu, saprotot un dodot skaidru norādi, kuram, kurā brīdī, kas ir jākomunicē, lai tās pārmaiņas var izdoties. Un jā, tāpēc viens nav karotājs pārmaiņās pilnīgi viennozīmīgi. Jā, tā vispār ir interesanta situācija, ko tu aprakstīji, kad gaidāmas pārmaiņas un tiek paņemts vispār cilvēks no ārpuses, tāds iekšējais komunikācijas viedokļa, tas jau pats par sevi cilvēkos var radīt tādu pretestību, kas te notiek, atnācis kāds no malas, kurš te pēkšņi mums stāstīs, kā tagad jādzīvo. Tas pat nav tikai no iekšējās komunikācijas viedokļa, tas pat ir stāsts par sistēmu. Sistēma pretojās jauniem šādiem te. Es esmu ļoti, vairākos komandu pasākumos tādiem īpaši entuziastiskiem jauniem vadītājiem teikusi. Un viņi vienmēr smējās par šo, bet tā ir dzīves patiesība, jo es pat esmu bijusi tais kurpēs. Mūs pieņem kaut ko mainīt dzīvi, tā kā organizācijā mūs pieņem ar tādu uzstādījumu. Tu atnāksi, tu ienesīsi jaunu svaigu elpu, un tad mēs visi dzīvosim labāk. Un tad es to salīdzinu ar tādu, mēs, protams, paņemam to mandātu, tie entuziasti,
un mēs paņemam zemo stārtu, skrienam, un tad tas salīdzinājums ir tā kā ar mušu stiklā. Jā. Mēs atduramies pret stikla durvīm, tāpēc, ka mēs tur izšķīstam. Jo ir loģiski, ka jauns cilvēks ienākot ilgadējā, stabilā sistēmā ar savām vērtībām, ar saviem uzstādījumiem, viņš vienmēr atdursies pret sistēmu, par to, ka sistēma grib pašsaglabāties. Un tāpēc daudz vadītāji vienkārši atdurās pret tām stikla durvīm, un tad ir vairākas iespējas, kas ar viņiem notiek. Jā. Ja mēs atgriežamies pie tām kļūdām, tad tu minēji divas, ka viens netiek izpētīts tā visa situācija, iesaistītās puses. Otra lieta, jā, ka vienā brīdī no skatuves pazūd tas pats iniciētājs tam visām pārmaiņām. Varbūt ir vēl kādas, kuras tu redzi darbā ar klientiem, tādi bieži gadījumi. Kā, darbā ar klientiem es redzu vairāk labos cases, tāpēc, ka viņi ir atnākuši, un viņiem jau ir tā doma, ka mums vajag strateģisku pieeju. Biežāk es varu atsaukties uz bijušiem darba devējiem, kur es esmu bijis kā darbinieks, vai arī no ārpuses vienkārši redzot kaut kādus gadījumus. Man tā pārliecība ir tāda, ka mēs neizmantojam plānošanu, vienkārši neplāno. Vienkārši nepadomā strateģiski, kā tās pārmaiņas patiešām, ja viņas izgāzīsies, kā viņas ietekmēs biznesu, vai kā viņas ietekmēs organizāciju vai vidi. Tad vēl ir vēlme neiesaistīt, vai precīzāk neiedomājas, ka ir jāiesaist cilvēki vēl pirms pārmaiņu ieviešanas. Respektīvi, ka cilvēki ir tie, kuri var pateikt priekšā, kā labāk šīs pārmaiņas varētu ieviest. Tad vēl, kas vēl ir tāds, būtībā tās galvenās kļūdas ir saistītas ar to, ka mēs neplānojam, strateģiski nedomājam, nokavējam brīdi, kad vispār ir jāsāk komunicēt, un pēc tam mēs brīnamies, cilvēki nav motivēti, pretojās, baiļojās, un produktivitāte zūd, un ir iekšējie konflikti un vispārējais. Principā arī mazliet referējot uz vienu gadījumu, kas arī man nebija pārāk sen, bija gadījums, kur mēnesi pirms klientam ir jālaunčo pārmaiņas, viņš atrada mani, atsaucoties to, ka viņš ir dzirdējis, ka es ar to nodarbojos un varētu viņiem palīdzēt. Viņi man atrada mēnesi pirms, un uzstādījums bija, ka viņiem tas pārmaiņu prezentācijas pasākuma datums nav nekādi maināms. Viņš ir pēc mēneša un būs pēc mēneša. Ieva, vai var uztaisīt mums plānu, kā komunicēt? Mēneši ietvaros es vēl, pieredze ir pietiekama, varētu tā kā. Ir ok, vēl mēnesi var kaut kā tur. Kaut gan tas arī jau ir ļoti saspringti. Bet viss sarunas ievelkās uz 2 nedēļām, ja viss ir saskaņošanas process vispārējais. Tātad klients atnāk 2 nedēļas un saka, mēs esam gatavi. Tu vari. Tātad man ir iedots 2 nedēļas, lai radītu plānu, kā komunicēt, milzīgas arī lielas pārmaiņas. Es, protams, piepūstiem vaigiem to daru, bet man ar muguras smadzenēm ir sajūta, ka tā nav labā praksa. Tāpēc, ka, labi, es varu 2 nedēļās plānu uztaisīt, bet kādam uzņēmumu ietveros to plānu vēl ir kārtīgi jāapgūst, vēl ir jāsaprot priekšdarbi komunikācijai, jo komunikācija prasa sagatavošanās pati par sevi. Mums iespējams jāievieš kāds jauns kanāls, iespējams kāda komunikācijas forma, iespējams mums ir kaut kas jāsagatavo, kādu materiālu jāsagatavo, uzlīmes, piespraudes, pildspalvas, krūzītes, vienalga, kas tas tāds būtu, bet ir jāsagatavojas. Protams, ka tas case aizgāja veiksmīgi ar to, ka izdevās, bet pēc būtības es jums, tie, kur jūs klausties, es jūs aicinu, nekad nenovilciniet komunikācijas plānošanu mēnesi pirms, jo mēnesi pirms jums jau ir jābūt plānam, un ir jānotiek priekšsagatavošanās darbiem, lai dienā X jūs varat skaisti palaist pārmaiņu stāstu. Tā kā tas ir.
Klausoties tevī, man viens jautājums arī radies, taču daudz runā par pārmaiņu komunikāciju. Man šķiet, ļoti daudz tie informatīvajā telpā ir par tiem neveiksmīgiem gadījumiem un par to, ka vajag vairāk komunicēt. Bet joprojām tas notiek, un kāds varētu būt tavs skaidrojums, kāpēc it kā informatīvajā telpā par to runā, par tām pārmaiņām, par to, ka 70% neizdodas vai ne, tāpēc, ka tur kādam nenokomunicēja. Tas ir laika trūkums, tas ir izpratnes trūkums. Kas ir tas iemesls, kāpēc tas joprojām, tā ir tik bieži parādība uzņēmumos? Jā, es arī par šo esmu domājusi, un tad es esmu nonākusi pie vienas atziņas, kas ir saistīta ar mūsu valsti un to, ka mēs esam jauna valsts, salīdzinoši jauna, joprojām. Tas, kas rietumu pasaulē darbojas jau 100 gadus, visas šīs te prakses, viņas ir aprobētas, atstrādātas, modeļi ir radīti daudz un daudz, lai uzlabotu procesus. Mūsu atskaites punkts ir 90. gadu sākums. Un te es gribu vilkt paralēls arī ne tikai pārmaiņu komunikācijā, bet arī, piemēram, iekšējā komunikācijā. Es redzu, ka mēs joprojām cīnamies ar to, ka, piemēram, iekšējā komunikācijā joprojām mēs esam vairāk publicisti nekā stratēģi. Tas pats ir ar pārmaiņu komunikāciju. Mēs tikai tagad mācamies šo tēmu, lai arī pasaule par to jau visu ir sapratusi lielās līnijās. Bet tas ir jāuztver mums kā stāsts, ka mēs mācamies. Mēs šobrīd to mācamies. Citi to ir iemācījušies, jo viņiem konteksts, sistēma to ir ļāvusi, mums sistēma to neļāva. Un tāpēc, manuprāt, ir labi būt mazliet saudzīgiem pret sevi, tā kā nebērt pelns uz galvas un nenodarboties ar paškritiku, bet ieraudzīt, ka, hei, kur ir, tur ir zināšanas, tur ir cilvēki, kas mums var palīdzēt, tur ir resurss, kaut kur ārā ir resurss. Labi, mums šobrīd nav kompetences, mums nav zināšana, bet tur kaut kur ir. Un, protams, ka latvietis labākajās tradīcijās viens pats cīnās, un tad, kā sanāk, tā cīnās. Bet šī ir tā lieta, kur ir jāļauj tām robežām tomēr izplūst, un jāļauj ir nākt sev palīgā. Un tad tie pārmaiņu vadīšanas un pārmaiņu komunikācijas procesi iedarbināsies daudz straujāk un ātrāk. Tāpēc, ka tad, kad mums ir kāds ar resursu, zināšanas, kompetences, mēs arī ātrāk paši varam iemācīties. Jo ko nozīmē? Mums jau tas nenozīmē, ka mums katru reizi ir jāpiesaist konsultants. Mums pietiek iespējams vienu reizi paņemt cilvēku no ārpuses, kurš mums parāda, kā tas process ir darāms. Vienu keisu, vienu pārmaiņu keisu mēs izējam cauri kopā. Jā, iespējams, mēs par to samaksājam, bet pēc tam mēs esam paši gatavi iet. Mēs paši esam gatavi virzīties tādā jēgpilnā pārmaiņu procesam. Tā kā jā, es domāju, ka tas ir stāsts par mūsu vēsturi. Jā, jo pa lielam, kā tu minēji, pārmaiņas ir viss, kas notiek apkārt uzņēmumā, un tiklīdz uzņēmuma kultūrā ir tas princips, kā tas ir jādara, tiklīdz to izdodas pārbaudīt, nočikot, kā tas strādā konkrēta organizācija, un pēc tam pārnest uz visiem pārējiem procesiem, tad jau tas paliek par tādu, par to veidu, kā vienkārši lietas notiek konkrētā uzņēmumā. Jā, bet tomēr noteikti ir tādi uzņēmumi, un to paliek arvien vairāk, kuri tā laicīgi to visu plāno un izdara kā pēc grāmatas. Un kā tu minēji, tie tavi klienti, tie gadījumi, kad ir saprast, ka tomēr vajag atbalstu, vajag palīdzību, ka mēs negribam pa vecam, mēs gribam darīt pa jaunam, lai tās pārmaiņas tiešām izdotos. Vai tu vari minēt vismaz dažus tādus piemērus no reālas dzīves, kā tad tas sākums, kā uzņēmumiem izdevās veiksmīgi to sākt, un tad jau arī tas pārmaiņu rezultāts ir bijis labs. Es gribu pastāstīt par vienu pavisam nesenu gadījumu. Protams, ka es neesmu iekšā un es neredzu fiziski, kā viņi iedarbina to mūsu izstrādāto stratēģiju un plānu. Bet es vienkārši pastāstīju par to, ka man bija tiešām milzīgs gandarījums skatīties uz to,
kā šī uzņēmuma, protams, es nevaru saukt uzņēmumu, man ir konfidencialitātes attiecības, bet man ir prieks, ka ir tādi uzņēmumi un vadītāji, kuri skaidri apzinās, ka, lūk, tās ir pārmaiņas, kurās mēs nevaram laist freestylā. Ka tās ir pārmaiņas, un tur bija stāsts par reorganizāciju, par tiešām milzīga mēroga reorganizāciju, kurā bija iesaistīti un ietekmēti visi darbinieki, un vadībai jau startā bija skaidrs, ka ja mēs nolaidīsim, kā saka, ūdeni, šajā tēmā, tad mēs pazaudēsim cilvēkus. Bet mūsdienās pazaudēt cilvēkus, tas ir, biznesam tas ir ļoti dārgs prieks. Un tāpēc viņi tiešām sekoja soli pa solim. Mēs strādājām darba grupu režīmā, tātad darba semināra režīmā. Es viņus vedu cauri procesam, un viņi kā vadības grupa tad tiešām iedziļinājās, nonāca paši līdz tam savam pārmaiņu mērķim, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc tieši tagad, kas tieši ir tas pārmaiņu objekts, kā tas ietekmēs, ko tas ietekmēs, kā tas biznesu ietekmēs, kā tas cilvēkus ietekmēs. Viņi samapēja, sakartēja savus iekšējos un ārējos stakeholders. Viņi salika visus problēmu jautājumus pie visām svarīgākajām grupām. Pēc tam viņi gāja cauri šīm bažām un problēmu jautājumiem un kopā ar mani definēja vēstījumus. Respektīvi, viņi gāja, viņi tiešām, kā pēc grāmatas, viņi gāja soli pa solim, un tā gandarījuma sajūta beigās man bija par viņiem tāda, ka es redzēju, ka viņiem ir skaidrs, ko viņi dara. Respektīvi, pēc 2 mēnešu darba intensīvu, ko mēs kopā darījām, viņiem bija pilnīgi skaidra bilde, un vēl jau vairāk viņi atļāvās, ļāvās tam procesam, kur es viņus vedu cauri tādam vingrinājumam, bet kas būs, ja? Respektīvi, ja mūsu pārmaiņu ietvaros notiks tas, vai notiks šis, vai pēkšņi atgadīsies tas, un tātad saģenerējot šos, kas varētu notikt, un ko mēs darīsim, ja tā x stunda iestāsies, tas ļoti atbrīvo enerģiju, tāpēc, ka tu jau esi gatavs, un tu zini, ka tavā plānā jau ir punkti, ko mēs varam darīt, ja gadījumā tas scenārijs aiziet ne tajā virzienā, ko mēs gribam. Tāpēc, manuprāt, ka šis ir tāds vienkārši brīnišķīgais case, kas man ir šogad bijis, un esmu ārkārtīgi laimīgi, ka ir šādi case. Un vēl, kas bija tas apliecinājums, ka viņiem veiksmīgi tas viss ir sācies. Es parasti tā daru, ka es pēc kāda laika klientiem jautāju, kā jums iet, un pajautājot šo jautājumu, man klients atbild, zini, Ieva, neticami mierīgi. Mēs nebijām plānojuši, ka viss notiks tik mierīgi. Un tad es viņiem saku, patiesībā man tas nav nekas pārsteidzošs, jo jūs pat tiešām bijāt gatavi. Jūs bijāt pilnībā sagatavojušies. Jums bija plāns soli pa solim, kā jūs lietas darīsiet, kurš būs atbildīgs. Jums bija vidēja līmeņa vadītājiem komunikācijas vadlīnijas jau priekšā. Jums bija viss nopakots. Līdz ar to viņi varēja nokonstatēt šo faktu, ka tas atmaksājas. Manuprāt, ka tas ir brīnišķīgi, kad ir šādi piemēri, kuri iedvesmo. Iedvesmo arī mani kā konsultantu turpināt to darīt, jo tas palīdz, tiešām palīdz. Zini, tu minēji interesantu aspektu, kuru īstenībā var komunikatori izmantot, lai pārliecinātu vadību, ka par pārmaiņām ir jādomā laicīgi. Tu minēji, ka ja pārmaiņas tur izgāžas, tad tie darbinieki arī var aiziet. Un man šķiet šī brīža situācijā, kad visi meklē darbiniekus un trūks, tad šis īstenībā ir viens tāds ļoti spēcīgs arguments, kāpēc vispār runāt par to, ka pārmaiņu komunikācija ir jāplāno, ka baigi jāpievērš tai uzmanība, jo tiklīdz kaut kas noies greizi, tad pirmais tāds ļoti uzskatāms rezultāts šādai darbībai būs vienkārši, ka cilvēki ies prom. Jā, bet šeit vienu mazu es gribu atsaukt, tomēr veikt
Ir arī tā, ka vadītāji pārlieku uztraucās par to, ka pārmaiņu rezultātā kāds varētu aiziet projām. Un te ir vairāk stāsts par to, ka masīvi varētu aiziet prom. Jo tas, ko arī vispār pārmaiņu vadības, tas algoritms paredz, ka vienmēr ir kāds, kam drīkst nederēt jaunais stāvoklis, un ka viņš drīkst izdarīt izvēli aiziet. Tā kā nevajadzētu arī vadītājiem sev uzlikt par mērķi, ka mūsu KPI pārmaiņu vadībā ir, ka 0 aiziet projām, ja, ka mums visi paliek ierindā. Tas arī nebūtu īsti korekti, ja mēs šādi domājam. Jā, te laikam jautājums par to proporciju. Ja te ir 5-10%, tas laikam ir ok, ja tur pēkšņi puse saka, ka piedodiet, mēs par šiem noteikumiem nespēlēsim tālāk. Tad jau. Tad ir skaidrs, ka tad ir beigas. Jā. Vai es pareizi saprotu, ka tavs instruments saruna par pārmaiņām ir tas, kas var palīdzēt uzņēmumiem šo te pirmo fāzi, šo te sākuma fāzi labāk saprast un saplānot? Jā, saruna par pārmaiņām instruments tapa pirms 3 gadiem, un tas strādā tieši priekš analīzes fāzes, kaut gan arī ieviešanas gaitā tas palīdz iedot feedbacku vadītājiem, kā cilvēkiem iet ar tām pārmaiņām un kā viņi tiek tām līdzi. Bet man, diemžēl, jāsaka, ka latviešu versija ir izpārdota, un es vairs nevaru piedāvāt, pagaidām nevaru piedāvāt latviešu versiju. Angļu versija vēl ir, bet latviešu versijā, diemžēl, vairs šis instruments nav pieejams. Bet jā, tas ir vienkārši, tas bija modelis, kur es izstrādāju pēc tam, kad es biju sapratusi, ka vadītāji mokās tieši ar vēstījumu veidošanas algoritmu. Viņi nesaprot, pēc kāda principa radīt labāko vēstījumu priekš darbiniekiem, lai tas nostrādātu. Un tad tas instruments bija tāds sarunu kartītes, kurās ir vesela gūzma ar pēc pārmaiņu algoritma jautājumi, kuri palīdz saprast tās bažas un pārliecības un attieksmes, kas savukārt var likt pretī to labāko pārmaiņu komunikācijas stratēģiju. Jā, jo tas tā kā, ja kādam stāv atvilknē plauktā un ir priekšā pārmaiņas, velciet ārā, šis ir īstais brīdis. Jā, jo man šķiet, šis ir tāds viens no izaicinājumiem varētu būt, ja uzņēmums pēkšņi saprot, ka viņi grib darīt pa jaunam, kur ir tas start, ar ko tad sākt, kuri jautājumi jāuzdod, kam ir jāuzdod un kam ir jāpievērš uzmanība. Šis instruments, viņš tā palīdzē to tā strukturēt un aptvert visu to lauku un neko nepalaist garām. Viens jautājums tāds vairāk laikam konceptuāls, ko es arī gribētu tev uzdot, ir skaidrs, ka viss mainās. Un arī plānojot pārmaiņas, mēs nevaram paredzēt, ka viss notiks, kā mēs esam ieplānojuši. Un man tā ir intuitīvi šķiet, ka vadītāji arī bieži nesāk laicīgi tās pārmaiņas, jo viņiem pašiem tās informācijas nav, un viņiem šķiet, kā tad es kaut ko pateikšu, ja es vēl pats tā kā nezinu, pie kā tas viss novedīs. Un, tad mans jautājums ir par to, kā tad to sākt laicīgi komunicēt brīdī un tādā vispār laikmetā, kad mēs neesam droši, kur tas mūs aizvedīs. Kad nav tā 100% pārliecība, ka, ja mēs izdarīsim šādi, tad būs šādi. Tad, respektīvi, kā ieviest pārmaiņas nemitīgo pārmaiņu procesā, kas notiek apkārt uzņēmumam. Ir jāsaprot viena lieta, ka pārmaiņu vadības koncepts pats par sevi nozīmē, ka mēs nekad nezinām. Respektīvi, mēs sākot pārmaiņas, mēs nekad nezinām tā īsti, ar ko beigsies, bet mums ir mērķis. Tāpēc es vienmēr saku, dārgie cilvēki, jums ir jānonāk pie sava pārmaiņu mērķa. Jums ir jāzina, uz kurieni jūs gribat nokļūt. Tas, ka vide ir mainīga, situācijas var būt mainīgas, tas ir skaidrs, bet kaut vai, ja jūs esat pieņēmuši lēmumu, ka jūs pārcelsieties no vienām telpām uz otrām, tad jums ir skaidrs, ka jūs pārcelsieties. Un tad tikai ir jautājums, ar kādu mērķi jūs pārceļaties, uz kuru brīdi jūs gribat būt pārcēlušies un kā jūs gribat, lai cilvēki par to domā. Un vai viņi nāk līdz uz to vietu, kur jūs pārceļaties vai nē. Līdz ar to tas īsti neiztur kritiku, tas, ka mums visu laiku mainās, un tāpēc mēs nevaram īsti neko komunicēt un neko nevaram darīt. Nē, mums ir vienkārši jābūt skaidrībā par to, kur tad mēs gribam nokļūt. Un vēl viena lieta, kas, manuprāt, šajā visā stāstā ir jāsaprot, ka
pārmaiņu mērķis un pārmaiņu komunikācijas mērķis ir divi dažādi pasākumi. Tātad izskaidrošu. Tu vari minēt piemēru. Jā, tieši tā, tūlīt izskaidrošu. Tātad pārmaiņu vadības mērķis vai pārmaiņu mērķis, piemēram, ir jaunas klientu vadības sistēmas ieviešana. Mēs tātad pārmaiņu rezultātā gribam, lai mums strādā jauna vadības sistēma klientu vadībai. Pārmaiņu komunikācijas mērķis šim pārmaiņu mērķim ir panākt, ka cilvēki pēc iespējas ātrāk sāk lietot šo sistēmu, sāk darboties produktīvi šīs sistēmas ietvaros un gal galā iemīl šo sistēmu tā, ka bez viņas vairs dzīvo. Tāpēc šis ir arī tāds, es esmu pamanījusi, ka ir jūklis starp šiem te mērķiem, ka grib salikt visu vienā mērķī, un tad ir apjukums, hauss ap to, ar kuriem instrumentiem, ko mēs sasniedzam. Tāpēc tas atgādinājums ir, ka pārmaiņu mērķis vienmēr ir stāsts par objektu, ko mēs ieviešam, bet pārmaiņu komunikācijas mērķis vienmēr ir saistīts ar to, ar cilvēku uzvedību, attieksmēm, pārliecībām, vispārējo. Tātad cilvēks ir pārmaiņu komunikācijas centrā. Un ja mēs šo nošķīrumu spējam saprast, tad mums arī daudz vieglāk paliek nodalīt un salikt tos procesus, jo mēs saprotam, ka vispirms viss sāks ar pārmaiņu vadības plānu, pārmaiņu ietvaru, ko mēs kā darām, lai ieviestu to sistēmu, bet komunikācija ir paralēlais process, kurš mums palīdz ieviest šo sistēmu darbībā. Zini, mēs tagad runājām par to, kā darbiniekiem nokomunicēt pārmaiņas, un es iedomājos, ka noteikti ir situācijas, īpaši, kad ir stāsts par lieliem uzņēmumiem, kad tās pārmaiņas ir jāpārdod jau vadības grupā, respektīvi, ka tev ir, 10 funkciju vadītāji, un arī to vidū, vai ne, laikam varbūt arī tie, kuri ir gatavi, tie, kuri ar tādu skepsi. Ja mūs klausās cilvēki, kuri ir tajā vadības grupā, un viņiem vēl līdz komunikācijai ar darbiniekiem tur vēl tālu, viņiem ir tā doma, ir jāpārdod tādam vadības līmenim, vai tur ir kaut kāda tips un triks, vai no kuras puses tad sākt šādā līmenī pārmaiņas komunicēt? Es domāju, ka te ieslēdzās pirmie, ir tādi pārmaiņu jautājumi, kuri parasti ir jāizdiskutē tieši vispirms vadības grupā, lai saprastu, kāpēc šīs pārmaiņas ir svarīgas. Un tur parasti operē ar cipariem, biznesa rādītājiem, kas mums tur iet uz leju vai kas mums iet uz augšu, piemēram, sūdzības no klientiem iet uz augšu, peļņa tur iet uz leju, jauni klienti nepienāk klāt tik, cik mēs gribam, respektīvi tur ir sūdzības par kaut kādiem kvalitātes problēmām, respektīvi mums, uzņēmumu lieliem vai organizāciju vadītājiem ir vērts operēt ar šādu tipu informāciju, lai parādītu, kāpēc mums kaut kur citur ir jāiet, jāvirzās. Un tad ienāk šie jautājumi par to, kas būs, ja mēs paliksim tur, kur esam. Šis ir numur 1 jautājums, ko uzdot grupā un nonāk kopīgi pie sapratnes, ka, ja mēs paliksim tur, kur mēs esam, tad iespējams jums nebūs algas, vai nebūs darbvietas, vai uzņēmumam būs liels reputācijas grūtības, vai vēl kaut kas, respektīvi, beigās, par ko tad ir pārmaiņu stāsts komunikācijā, ko es arī gribētu uzsvērt, ka cilvēkus vienmēr, cilvēks ir egoists, cilvēku vienmēr interesē, kas man no tā? Lielās līnijās, kas man no tā, ka jums tur organizācijā, uzņēmumā ir kaut kādas problēmas. Tieciet ar savām problēmām paši galā. Bet brīdī, kad ienāk jautājums par to, cik mēs varam pastāvēt, cik mēs esam ilgspējīgi savā darbībā, ja mēs turpinam šādi, tad cilvēks sāk domāt, tad iespējams man nebūs vieta, darba vieta, iespējams, es zaudēju savu drošības garantu kaut kādu, es iespējams vēl kaut ko zaudēju, pozīciju,
savu ambīciju, vēl kaut ko. Nu, tā kā cilvēkam ir ko zaudēt, jā. Un parasti vadības līmenī šo te ir vērts kārtīgi izrunāt, kas tad būs, ja nebūs, jā. Ne, protams, vienmēr var cilvēks teikt, nu labi, ja jums te nesanāk, iešu citu uzņēmumu, kur ir veiksmīgāk, ja? Bet, ja cilvēki ir tādi, loģiski un saprātīgi domājuši, tad parasti tomēr iedarbinās šis saprāta process, kurš saka, jā, mums ir tomēr jāpamaina kaut kāda pieeja, un tad mēs varam aizvirzīties kaut kur. Bet runājot par vadības grupām, par vidējā līmeņa vadītājiem, arī ir veikti pētījumi, ka daudzas pārmaiņas patiešām neizdodas, tāpēc, ka vidējā līmeņa vadītāji nobloķē pārmaiņas. Savu kaut kādu pārliecību dēļ. Viņi pat nenokaskadē līdz darbiniekiem, kuri būtu gatavi pārmaiņām, bet tieši vidējā līmeņa vadītājiem. Tāpēc uzņēmuma vadītājiem patiešām ir jāstrādā uz to, lai šajos vidējā līmeņa vadītājos radīt pirmkārt sapratni, cik tas ir svarīgi, un otrs radīt sapratni par to, cik viņu loma ir svarīga, lai tās pārmaiņas izdotos, cik viņu komunikācijas līderība ir svarīga, lai pārliecinātu arī darbiniekus, ka mums ir jāiet tajā virzienā. Un te mēs runājam vairāk par tādiem lieliem uzņēmumiem, bet skaidrs, ka Latvijā lielākā daļa ir tie mazie un vidējie, kur varbūt pat nav komunikācijas vadītāja, ja, respektīvi, kur tā funkcija ir sadalīta starp nezinu, administratoru un vadītāju vai kā citādāk, vai tur ir kaut kādas īpatnības, kas jāņem vērā, ka tev ir pārmaiņas, tev ir maza komanda, it kā no vienas puses šķiet, sapulcina visus vienā kabinetā vai ne, tur novadiet 3 stundu kaut kādu workshopu, saprotiet, definējiet mērķi un uz priekšu, bet gan jau arī tur ir kaut kādi zemūdens akmeņi, ar kuriem arī jārēķinās tiem, kuri mazajos uzņēmumos grib kaut kādas pārmaiņas ieviest. Man liekas, ka mazajos uzņēmumos, īpaši tie, kas ir ģimenes uzņēmumi, ar pārmaiņām ir īpaši grūti, jo tāpēc, ka tur ir savs lojalitātes jautājumi un pārliecību jautājumi, un ģimenes sistēma tur ienāk iekšā, un tas, protams, ir atsevišķs stāsts, bet tur vienmēr tas īpašnieks, ja ir ģimenes locekļi, tad tur, es teiktu tā, ka maz ir to uzņēmumu, kur iesaista algotos darbiniekus pārmaiņu plānošanā. Bet, ja tas ir klasisks uzņēmums, 10 cilvēki, 20 cilvēki, mazs uzņēmums, tad, manuprāt, ka tieši šie uzņēmumi ir vislabākajās pozīcijās no tā viedokļa, ka viņi ir elastīgi tajā, kā uzsākt sarunu par vajadzību pēc pārmaiņām. Tātad mēs varam iesaistīt visus cilvēkus, mēs varam pēc Kotlera slavenā modeļa iet un radīt vajadzību pēc pārmaiņām. Mēs varam individuāli ierunāt dažādās sarunās, ka, izskatās, ka šitā problēma jau ir ilgi, iespējams, mums vajag kaut ko mainīt, un tā mēs varam apstaigāt 10, 20 cilvēkus un iepilināt, kaut vai gaitenī garām ejot. Un mēs varam pilnīgi viennozīmīgi uztaisīt šos te darba seminārus un tieši ar mērķi, vai mēs tur, kur esam, mēs varam būt ilgtspējīgi, vai mums kaut kas ir jāmaina, kāds ir jūsu viedoklis, kā jūs redzat, jūs strādājat ar klientiem, vai jūs strādājat ar vēl kaut ko, jums ir tā frontline informācija, kas gaisā virmo, ja? Respektīvi, ir daudz lielākas iespējas tikt klāt tai realitātei. Jo tur, kur ir lielie uzņēmumi, tur vadītāji nereti ir atrauti no realitātes. Viņiem pa vidu ir kādi vēl 2 līmeņi vai 3, un patiesībā viņiem ir maz iespējas tā pa īstam tikt klāt tam vienkāršiem zemākā līmeņa darbiniekam, kuram iespējams ir ļoti vērtīga informācija. Ir ko teikt. Mazajiem, jā, tieši tā, un viņam iespējams ir ko teikt. Tāpēc mazajiem tādā ziņā, manuprāt, ir daudz izdevīgākas pozīcijas. Es domāju, ka mēs jau varam tā pamazām finalizēties, un tad tajā noslēgumā, jā, varbūt tas takeaway, ko mēs varam iedot tiem, kas skatās, tiem, kas skatīsies vēlāk, pa tie pirmie soļi, piemēram, mēs zinām, ka organizācijā, mēs gribam, kā tu saki, ieviest tur jaunu klientu attiecību sistēmu.
Tad solis numur 1 mums laikam ir jāsāk ar to, ka mēs sapulcējam to komandu, kura tad ir gatava to izpēt vai neveikt. Jā, tātad numur 1 ir analīze, un ja vieglāk ir atcerēties šo te soli, tad man ļoti patīk Bareta citāts, ka, lai jūs kaut kur cilvēkus aizvestu, kur viņi grib nokļūt, jums vispirms viņi ir jāstiek tur, kur viņi ir šodien. Un tātad analīze ir par to, kur mēs esam šodien, kas ar mums notiek šodien. Un tāpēc tas pirmais ir lūdzu, pirms sākt likt kopā stratēģijas, saprotiet to savu iekšējo vidu un cilvēks, ar kuriem šīs pārmaiņas ir tieši saistītas. Tad, kad tas ir saprasts, tad nākamais solis mēs varam likt šo stratēģisko nolūku komunikācijā, bet tas ir pie nosacījuma, ka mums tiešām skaidrs jau lielais pārmaiņu mērķis. Tātad ir šis strateģiskais nolūks, kurā mums ir tāda komponents svarīgākās ietekmes puses, svarīgākie vēstījumi, mums ir galvenās atslēgas runas personas un viņu lomas, kurā brīdī, ko viņi saka, ar kādu mērķi. Mums tad ir pasākumi, komunikācijas pasākumi un kanāli, tāda strateģiskā līmenī, bet pāri visam, pirms mēs liekam pasākumus stratēģijas, mums vajadzētu saprast, kāds ir tas strateģiskais uzstādījums komunikācijai. Vai tā stratēģija būs vairāk iesaistoša, vai izglītojoša, vai nomierinoša, vai iedvesmojoša, vai sapurinoša, kas būs tas strateģiskais uzstādījums, kas mums caurvīsies visai komunikācijai pārmaiņu laikā, kas mums ļaus to mērķi sasniegt. Un tad, kad mēs liekam tos kanālus un pasākumus, tad mēs ļoti pieskatām, lai viņi iet kopā ar to mūsu strateģisko uzstādījumu, lai nav tā, ka mēs esam pateikuši jā, mūsu iekšējās komunikācijas, pārmaiņu komunikācijas stratēģija, tur varbūt ir ārēji stakeholderi. Mēs pasakām, ka mūsu stratēģija ir iesaistoša, bet beigās izrādās mēs tikai informējam, tur aizsūtam newsletter, aizsūtam e-pastu, uztaisam prezentāciju un vispār nedodam balsi tiem cilvēkiem, kur ar tām pārmaiņām ir saistīti. Un jā, starp citu, Elīna, mēs taču pirms 2 dienām manā LinkedInā uztaisījām šo te aptauju, ja? Kur es gribu tagad uztaisīt atsauces sarunas beigās, kur 50%, ir jāpavēsās, bet šorīt vēl bija 50% saka, ka ka vadītāji nekomunicē pārmaiņas vispār. Pirms pārmaiņas. Tas ir nostāda faktu priekšā, ja? Nostāda faktu priekšā, rīt sākam, ja? Un tad ir aptuveni 30% vēl, kuri saka, ka pārmaiņas notiek neregulāri un ir ļoti informatīvā līmenī, ja? Un tad vēl 11%, paldies Dievam, tādi ir, saka, ka jā, mums ir vadītājs komunicē regulāri, skaidri, iesaistoši. Tas ir tas, uz ko mums būtu jāiet. Bet, ja mēs liekam stratēģijā vārdu iesaist, mums patiešām ir jāiesaist. Ja mēs godīgi gribam pateikt, nē, mēs tikai informēsim, un mums patiesībā maz interesē, ko tie cilvēki domā par šīm pārmaiņām, tad godīgi ieliekam to stratēģijā, skatāmies, pēc kā tad mēs tur varam mērīt to komunikācijas veiksmi, bet nemelojam sev, ka mēs tagad iesaistīsim, bet patiesībā to nedaram. Un varbūt vēl vienu triku, ko es gribu pateikt, ar ko parasti sākas klasiski visas pārmaiņu komunikācija. Tajā brīdī, kad mēs šīs plānus esam sataisījuši soli pa solim, visi atbildīgie un termiņi, viss ir salikts, jo tas ir tas, ar ko mēs beidzam šo te. Plus mēs vienmēr liekam šos te indikātors, ko mēs mērīsim, kā mēs zināsim, ka komunikācija ir bijusi veiksmīga. Ja? Mums arī tas ir jāņem vērā. Bet tad, kad tas viss ir izdarīts un mēs jau iestartējam ar pirmo intervenciju, tad pirmā intervence parasti ir pārmaiņu sponsora prezentācija, vienalga, vai tā ir tiešsaiste vai klātiene, kurā pārmaiņu sponsors, tas ir augstākā līmeņa vadītājs, ievada pārmaiņu komunikācijas procesu, pasakot galvenās lietas. Kāpēc ir šīs pārmaiņas, kāds ir mērķis, kāds ir nolūks, uz kurien mēs gribam jūs aizvest, vai kopā aiziet mēs visi, kā tas ietekmēs visu organizāciju, kā tas ietekmēs katru no jums, kas tieši notiks, kad notiks un kā notiks. Tātad šis ir tas jautājumu loks, kas ir jāatbild tam augstākā līmeņa vadītājam pirmajā intervencē par pārmaiņām. Un
es zinu, ka te var runāt un runāt, bet viena lieta, ko vēl es gribu pieminēt, ja šī intervence notiek, tad lūdzu tie, kuri organizē šo te pasākumu, atgādiniet sev, un šim vadītājam, ka šī ir pirmā reize, bet nedrīkst būt pēdējā. Jo, lai cilvēku aizvestu no stāvokļa, kad viņš pirmo reizi dzirda par pārmaiņām, viņam ir vismaz 7 kognitīvi līmeņi, kur viņš nonāk līdz tam, ka man patīk šīs pārmaiņas, esmu gatavs darboties šo pārmaiņu. Tā noraidīšana, visa tā. Jā, tur viņi iziet cauri dažādiem posmiem, bet tā problemātika, ko esmu ievērojis, ka vadītāji vienreiz iziet ārā, visu izstāsta, un tad paziņo, bet es taču izdarīju savu darbu, ko, visi pieauguši cilvēki nesaprata kāds kaut ko. Bet cilvēkam, kurš pirmoreiz dzird, viņa tas mindsets ir tā, es tikko dzirdēju, man kaut ko pateica par kaut kas mainīsies. Un visu, un ja tajā brīdī pārstāja runāt augstākā līmeņa vadītājs tajā mirklī un aiziet no skatuves, tad iestājas tāda disonance, cilvēks nevar pieslēgties pārmaiņām. Respektīvi, jāmeklē pēc iespējas vairāk tādu saskarsmes punktu, kur tas darbinieks par to dzird, vai ne? Jā, tā tad ir korporatīvais līmenis. Tas ir vadītājs, tad internetā viņš kaut ko izlasa, tad viņš pasākumā vēl kādām. Ir dažādi līmeņi, bet ir jāatcerās, ka korporatīvam līmenim visu laiku ir tā kā fonā jāiet ar lielajiem uzstādījumiem, lai vidējais līmenis var strādāt uz praktisko komunikāciju, kā tieši tas mūsu komandā strādās, ko tas ietekmēs, kā tas attieksies, kā mēs darīsim, ko no mums prasa, cik mēs esam gatavi. Respektīvi, lai tas vidējais līmenis var darīt savu darbu augstākam līmenim, kopā ar komunikācijas cilvēkiem, personālu, ir visu laiku jāuztur tā plūsma, lai ir tas ticamības moments, ka tiešām tas turpinās, ka tiešām tas notiek. Nevis vienreiz, kāds iznāca, pateica, un varbūt aizmirsīs, pāries. Tāds arī jūtās no darbinieku pozīcijām, ja tas notiek tā ļoti neregulāri. Zini, runājot par to ticamību un uzticību, kā tu vērtē un vai tavā pieredzē ir bijuši pozitīvie keisi, kad tā pārmaiņu vēstnešu programma darbojas, respektīvi, kad parasto darbinieku vidū tiek izvēlēti kādi cilvēki, kuri atbalsta pārmaiņas, un ka viņi arī kļūst par tiem vēstnešiem. Respektīvi, ka es kā darbinieks dzirdu ne tikai no vadības līmeņa, ka tas ir vajadzīgi un mums tas jāievieš, bet kā arī, respektīvi, peer-to-peer darbinieks, kurš ir manā līmenī, viņš arī par to visu ir informēts, un viņš var man papildus iedot to iedrošinājumu, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Jo par to man šķiet arī pārmaiņu komunikācijas kontekstā runā, par to ambassador programmas dažādi, bet vai tev ir bijusi pieredze, ka tas dzīvē reāli strādā? Es personīgi uz savas ādas organizācijā strādājot neesmu to pieredzējis, bet man ir klients, kuram mēs taisījām arī, kuram bija izvēlēta šī stratēģija veidot šo te vēstnešu programmu, un viņas strādā, bet tur arī ir nosacījums, ka ir ļoti jāsagatavo šie te cilvēki, lai viņi patiešām varētu pildīt to savu lomu. Un kas vēl ir, ko es secināju no šī klienta pieredzes, kur bija reāls case, ka sākotnēji cilvēkus pieteica un viņi pieteicās, un tad viņi saprata to slodzi, ko tas prasīs no viņiem, lai viņi varētu to lomu izpildīt, un konstatējot, ka viņiem būs par daudz, viņi atteicās no šiem lomām. Līdz ar to ir, veidojot šīs programmas, ir ļoti jāskatās par šo te balansu ar slodzēm un ar iespēju tam cilvēkam patiešām izpildīt to lomu, nepārslogojot sevi, nepārdedzinot savos pamatdarba pienākumus. Ko jau paldies tev liels par, man šķiet, tādu ļoti foršu ieskatu par to, ar ko tad jāsāk un par kādiem jautājumiem jādomā, kad mēs plānojam pārmaiņas. Pastāst lūdzu, kur tevi var satikt, kā ar tevi var sazināties gadījumā, ja tie, kas mūs šodien klausījās un redzēja, gribēs ar tevi sazināties. Jā, pirmkārt, man var rakstīt LinkedIn tepat personīga ziņa, ja ir vajadzīgs kāds atbalsts, mani var meklēt ievzalmen.org mājaslapā,
Un, protams, ka es priecāšos satikt pilnīgi visus, kuri pieslēgsies tiešsaistes kursam iekšējās komunikācijas stratēģis 2.0, kur joprojām ir iespēja ielikt grupā, jo vēl ir laiks. 5. oktobrī mēs startējam. Un tad jau tie būs cilvēki, ar kuriem es būšu kopā katru ceturtdienu vairākas stundas, un tur mēs radīsim magic gan pārmaiņu komunikācijā, gan iekšējā komunikācijā, kas kuram būs svarīgāk. Tur būs iespēja radīt savu to stratēģiju, to stratēģisko rāmi, tikai būs jāgrib. Pārējais, kur mani satikt un kā, tad jau laiks rādīs kādas konferences, kādu semināru, bet pagaidām šis viens kurs un pagaidām sociālos tīklos un mājaslapā mani var sakontaktēt. Labi. Es nekādu komentāru jautājumu neredzu, bet gadījumā, ja jūs skatāties vēlāk šo ierakstu, droši vien ir kādi jautājumi, rakstiet komentāros, kā patika, kādi varbūt vēl ir jautājumi, un tad mēs arī to redzēsim, un tad jau postfaktum arī varēsim atbildēt. Paldies! Jā. Paldies! Jā, paldies, un varbūt drīkst vēl pēdējos vārdus arī pateikt. Paldies katram, kurš šo te noklausījās, un es ļoti priecāšos, ja jūs atstāsiet savu komentāru, kas varbūt ierezonēja viena doma, kas likās vērtīga, un ja es vēl varētu no jums sagaidīt atgriezisko saiti, vai šim formātam būtu turpināties, jo šis mums ir tāds izmēģinājuma gadījums, bet ja jūs redzat, ka šis der, ka šis jums patīk, tad sūtiet vai privāti, vai komentējiet, ka ka ir jāturpina. Un ja nē, tad nē, tad būs labi, kā ir. Tā kā paldies jums visiem, un lai brīnišķīgi izdevusies diena, un lai pārmaiņas viegli notiek jūsu organizācijās. Jā, paldies. Atā. Visu labu. Atā.